Drojusies un arī tāpat otrā un pirmā neapšaubāmi. Šeit vēl tur? Jā, protams, ir pelnījuši gan aplausus, gan balvas. Panāc priekšā višķiņi. Skaistus nevišķi priekšā. Nu, ko, jebkurā gadījumā, pilnīgi taisnība, mēs turpinām ar nacionālo klasi, un, kā jau Viesturs teica, gāja diezgan jautri, ja tā var izteikties, bet tomēr trešo vietu spēja izcīnīt Ruslāns Rīcīns. Sagaidām! Trešā vieta Ruslāns Rīcīns, aplausī! Tālāk otrā vieta ar ļoti lielisku pēdējo braucienu Второе место Дмитрий Саватеев. Россия, Раша, Krievija. Otrā vieta. Visbeidzot, visātrākais šajā te ieskaitē nacionālās klases uzvarētājs. Pirmajam iestāja Igors Zubkovs! Sagaidām ar aplausiem! Pirmā vieta Igors Zubkovs, viņš arī Latvijas čempions. Otrā iespējams ļoti. Šajā klasē vēl kolēģiem provizējuši rezultātu, kā pie pēdējā posma, bet jāņem viss būs kārtībā. Un tātad pirmais trīnieks nacionālajā klasē Igors Zubkovs, Dmitrijs Savaķējevs un Ruslāns Rīcīns. Vēlreiz aplausi! Vēlreiz aplausi šiem sportistiem! Viena ekskluzīva fotoreportāža šobrīd no notikuma vietas. Noteikti visur Twitterī, Facebookā, visur, kur lai varam saspiest laiku un share mālači. Mālači ir ļoti labs darbs padarīts. Instagram. Bet mēs šobrīd turpinām ar pēdējo apbalvojumu klasi šovakar, un tā ir Kung Ho Challenge, un tur, starp citu, arī ne bez pigoriem. Un tā! Etu! Labi, un tad trešā vietā prieks suminēt uz piedestāla, lai gan arī beigās izbeidzās ar dūmiem. Arņels Kočlapazašvili! Sagaidām! Mēs iestāmies, kur tu esi?